Var mūs izdedzināt. Pirmām kārtām ir tā, ka ja mēs izvairamies no strīdu un problēmas situācija ir izcināšanas, tātad mēs burtiski bēgam no tām. Piemēram, mēs redzam, ka ir kaut kāds sasāpējums attiecībās, un mēs tādām, labi, tam tagad nav laika, man tagad vispār nav laika, aiziet katrs uz savu istabu, piemēram. Vēl viens variants, kā attiecības var izdedzināt, ir tas, ka ja attiecības ir vienpusējas, tad, piemēram, ja mums ir attiecības, un tu vai es tajās attiecībās liekam krietni vairāk nekā otrs. Un es te nerunāju par to slaveno attiecības, nekad nav 50-50, es nesaku, ka ir tam jābūt. Bet ja attiecībās gadiem nereti ir cilvēkiem tāda tendence, ka ja viņi jūt kaut otrs ļoti investējas tajās attiecībās, viņš var palikt slinkāks, viņš var atlaist tos grožus, bet mēs jau nezinām, cik daudz īstenībā tos resursus, emocionālos resursus tam cilvēkam prasa, lai turētu tās attiecības.